Everyone should rush to make $5,000 or $10,000 or $15,000 a month. I bought my mom a $4 million house. That's their dream. You never. Stop! Vai tu esi kādreiz sastapies ar šāda tipa video, skrolojot cauri jebkāda veida sociālajiem mēdījiem? Varbūt tu jūties ieinteresēts un izdomāji apskatīt to cilvēku profilu, un tad tu redzi vai nu šo, vai arī to. Tad visticamāk tu esi sastapies ar vienu no populārākajiem mūsdienās krāpniecības veidiem – akcijās. Tātad sāksim ar tādu īsu skaidrojumu, kas tad tieši vispār ir akcijas. Akcija ir kā mazs gabaliņš no uzņēmuma. Ja tev ir akcija, tu esi viens no tā uzņēmuma īpašniekiem. Pavisam mazs, bet tehniski tu esi īpašnieks. Ja tam uzņēmumam iet labi, tava akcija kļūst vērtīgāka. Bet tad, kad slikti iet, tad vērtība krīt. Cilvēki tās pērk un pārdod akciju biržā ar tādu cerību, ka varēs nopelnīt lielas summas, bet tas gluži nav tik vienkārši. Sociālie tīkli ir kļuvuši par krāpnieku galveno medību lauku. 2025. gadā amerikāņu sociālo mediju lietotājiem zaudējumi bija 2,1 miljardus eiro apmērā, un tas vēl neskaita kopējo globālo zaudējumu summu. Bet kā tas tieši izpaužās? Šie saucamie investīciju guru tēli dalās ar savām dārgajām mašīnām, eksotiskajiem ceļojumiem, kā arī vienkārši izrādās ar lielām naudas summām. Tālāk viņi aicina cilvēkiem pievienoties savai grupai vai komandai, kas atrodas dažādās platformās, kā piemēram Telegrams vai Discords, kur iemāca šīs zināšanas par ieguldīšanu. Un šeit tieši atrodas tas galvenais āķis. Viņi var ieteikt kādu akciju, kas nav baigi zināma, teikt, ka tur vajag ieguldīt naudu, un tad, kad daudzi cilvēki iegulda tur, cena ļoti strauji uzceļās augšā, tāpēc, ka dažādi cilvēki ir ieguldījuši vienlaicīgi, un tad tas saucamais guru tēls pārdod savu apjomīgo daļu un izveido peļņu. Šo arī var nosaukt par pump and dump schēmu vai ramp and dump schēmu, kas ir diezgan popularizēta pa pēdējiem gadiem, kur tieši arī strādā šādā veidā. Tomēr ir arī āķīgāki krāpšanas veidi, kas atrodas šajā sfērā, un labs piemērs būtu saucamais insider tradings, iekšējā treidošana. Šo krāpniecības veidu izmanto politiski nozīmīgas personas, kā arī citi cilvēki tajā nozarē, tad, kad viņi noskaidro kaut kādu informāciju, kas tiks publicēta, kura var negatīvi ietekmēt akcijas vērtību. Labs piemērs šādai schēmai, kas ir arī tieši aktuāli mūsdienās, ir, kad cilvēks caur iekšēji zināmu informāciju noskaidro kādas konkrētas mākslīgā intelekta kompānijas gada zaudējumus, un izmantojot šo informāciju, pārdod savus vērtspapīrus attiecīgajā kompānijā, lai izglābtu sevi no zaudējumiem. Tikmēr pārējiem būtu jācieš cauri sekām. Realitātē šī ir ļoti aktīva krāpniecības metode, un tas burtiski notiek katru dienu, tikai mēs to neredzam. Parunāsim par vienu no bīstamākajiem krāpniecības veidiem. Tās ir viltotas akciju brokeru saites. Akciju brokeri ir saites, kuras ļauj jebkuram no mājām ieslēgties caur jebkuru viedierīci, lai piekļūtu akciju tirgumu. Tāpēc arī šīs viltotās saites ir tik bīstamas. Reģistrētos kādā no brokerage saitēm ir nepieciešams iesniegt ļoti daudz svarīgu informāciju. Tajā skaitā personu apliecinošu dokumentu informāciju un bildes, bankas informāciju un kartes informāciju un savu personīgo informāciju. Protams, ka iesniedzot visu šo informāciju kādā no viltotajām saitēm, radīs milzīgas nepatikšanas. Tāpēc vienmēr pirms reģistrācijas sākšanas ir nepieciešams apstiprināt, ka šīs firmas ir likumīgas. To var darīt caur dažādām platformām un saitēm, atbilstoši kurā reģionā atrodas šis jaunietis, lai izvairītos no jebkādām nepatikšanām. Tātad, jaunieši, vienkārši atceraties, neviens īsts investors tev neuzbruks ar kaut kādiem piedāvājumiem caur sociālajiem medijiem.
piedāvājot kaut kādu garantētu peļņu, kā arī, ja jūs nolemjat ieguldīt kaut kur un pēkšņi vērts papīra vērtība nokrīt zemē, ir jāsaprot. Visur ir risks. Un ne visas saites, kur var piekļūt pie akciju tirgus, ir likumīgas. Ja tev šķiet, ka kaut kas ir aizdomīgs, labāk izpēt pats informāciju vai pajautā kādam cilvēkam, kurš varētu zināt labāk par šo informāciju. Dalies ar šo video, lai arī tavi draugi būtu uzmanīgi.